Tātad, kas ir šis te mūsu fishlock? Tas ir komplekss, kas sastāv no ierīces, pacelšanas, nolaišanas mehānismu, tēpas, kas var arī nebūt komplektā. Tas ir šis te kātiņš, tas ir adapters, tas ir manuālais vadības instruments, un tā ir bezvadu vadības pults. Pa mehānismu tas ir pats krutākais mehānisms, kāds ir redzēts. Iegūmi. Pirmkārt, viņš ir skaists, viņš ir elegants, viņš ir moderns dizaina elements. Un tā es parādīšu, kā tas viss izskatās kopā. Tātad šis ir tēpas, kas nāk komplektā. To pie laivas mēs uzliekam, pie laivas borta, ja? Un šeit, redziet, var pārlikt attiecīgajā attālumā, kāds vajadzīgs ir. Vienkārši šeit mēs pieskrūvējam šo klāt, un tāds viņš arī, kad ir pieskrūvēts pie laivas, tās viņš ir nostiprināts un ir. Kā viņš šitais mehānisms, kā viņš darbojās? Ja viņš ir pieskrūvēts pie laivas borta, un šitā te viņš izskatās pie laivas borta, piemēram, ja? Šādi viņš stāv. Mēs viņu varam pacelt, sensoru pacelt varam, ja, pacelt varam visu mehānismu augšā ar vienu klikšķi, iecelt laivā varam. Viss ir pārdomāts un strādā šādi. Kas ir svarīgi? Šīs te lietas, tas ir nolīmeņošanai. Lai mēs varētu uzlikt attiecīgā līmenī, lai tas būtu perpendikulāri ūdens virsmai, mēs varam paregulēt atbilstoši leņķi un nofiksējam to leņķi, un tas leņķis paliek nemainīgs, vairs nekustās. Tieši tāpatās ar šo ir. Arī mēs šo varam leņķi pamainīt, laivas leņķi. Ja laiva ir slīpa, mēs viņu paregulējam attiecīgā leņķī, pievelkam, un viņš vairāk nav jāiztiek. Viss ir vienkārši. Un kāpēc tas ir svarīgi? Es varbūt pateikšu. Ja jūs esat sportists un piedalāties mačos, tad svarīgs ir ātrums. Un šeit ir ar vienu kustību. Paceļam, ieliekam, un tās ir dažas sekundes, un sensors ir laivā, un mēs varam braukt uz nākošo vietu. Nav nekāda vairāk tur bakstīšanās, skrūvēšanās, regulēšana vai kas. Viss ir pārdomāts, ērti un ātri. Tas ir par šo mehānismu. Sensora kāds. Viņš ir sastāv no divām daļām. Viņus saliek kopā. Un šeit ir šāda te tapiņa, kuru mēs vienkārši iespraužam iekšā. Tapiņi ir ar lodīti, ārā vairāk nekrīt. Šo es parasti uzveru uz vada. Lai viņš stāv uz vada, tas neļauj arī vadam slīdēt lejā, un pie reizes arī tapiņi nekad nevar pazust. Vienā galā šim te kātam, tātad kā tas viss komplektējās kopā. Viņš vienkārši ieliekās iekšā līdz atdurei, pagriežās un ārā vairāk nenāk. Viņš ir nofiksējies. Stingri nofiksējies. Tā viņš stāv. Otrā galā, tātad šim te kātiņam, kā es nosaucu, ir adapters. Kāds ir metru garš, puse ir 50 centimetri. Katrai laivai, protams, ir savs augstums, tāpēc adapters ir, šis trūbas gals ir nozāģējams attiecīgā augstumā, kādā ir laiva, jo to dara tikai vienreiz, ja? Un šeit viņu vienkārši ieliek iekšā un pieskrūvē, izvarbjot caurumiņu atbilstoši augstumā, pieskrūvē, un adapters ir savienots ar šo te kātu tādā veidā. Kas ir adapters? Adapters tas arī ir mūsu izstrādājums, mēs viņu izstrādājuši esam, tātad adapters ir 34. sensoram un 32. sensoram. Un viņš atļauj, kā tas izskatās šādi, viņš atļauj noregulēt tātad
viņš viņu ar rokām var pievilkt tajā te, un viņu var paregulēt šādā, nu, to leņķi var noregulēt kādā, jo citi lieto to plakano sensoru skatu, un tad viņš ir arī šo te var. Kas ir īpaši adapterim, kāda ir ieguvuma no adaptera? Viņš ir maziņš. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, lai būtu pēc iespējas maz ūdens pretestība. Tā, ka mēs braucam ar laivu, braucam ir īpaši, ja tas ir ātrāk, 10 km/h, piemēram, viss rada ļoti lielu pretestību. Adapters ir taisīts speciāli ļoti maziņš, lai būtu pēc iespējas maz pretestība, un šeit ir kompromiss starp izturību, viņš ir arī rītīgi izturīgs, viņu nevar salauzt, ja, un viņš ir maziņš, un aptekamība ir ļoti laba. Tātad otrs gals, kā jau es rādīju, liekās iekšā šajā, līdz galam ieliekās un nofiksējās, ja. Un tālāk šeit var saslēgt kopā ar ierīci, kā tas notiek. Viss ļoti ātri, ļoti ērti un praktiski viegli izdarāms. Šeit ir izgriezums trubā, šeit ir ķīlīts. Šo te ķīlīti mēs liekam tā, lai viņš ieiet iekšā trubā. Tālāk mēs paspiežam, palaižam vaļā un ierīce ir stingri pie kāda. Kāds ārā nekrīt, viņš ir nofiksējies, šis ir nofiksējies, jo te ir speciāla atslēga. Ja, tas ir ļoti, ļoti ātri un ļoti ērti. Ieliekam, izņemam un tā tikpat ātri mēs varam ielikt. Vēl es parādīšu, komplektā nāk tātad šāda lieta. Ja kāds grib lietot manuālo, tad tieši tāpatās kā ierīci mēs varam pielikt klāt šo te manuālu arī. Nofiksējam, un manuālais ir grozītājs ir pielikts, mēs varam grozīt sensoru arī manuāli. Pie kam? Ne tikai grozīt, bet mēs varam viņu nofiksēt. Mēs pagriežam pareizajā vēlamajā pozīcijā, kuru mēs esam izvēlējušies. Nofiksējam, un viņš vairāk negrozās. Viņš ir stingrs, viņš neizkustās. Un noņemam nost, tas viss ir tik ātri. Komplektā šim te visam ir bezvadu pults, distances vadības pults, kas ir miniatūra. Ir iespējamais mazākais variants izgatavots. Viņi ir ļoti ērti, ļoti praktiski. Viņi var ļoti ērti aplikt uzlikt uz kāta. Vienkārši šo gumiju pievelkām un viņš šādā te veidā pults ir uz kāta. Miniatūra un ļoti praktiski. Vienā ierīcei var būt daudz pults. Viena pults, divas pults vai vairākas. Mazliet par vadību. Ko mēs iegūstam? Kāds ir šis princips? Tātad ieslēgšana podziņa. Mēs ar vienu piespiedienu mēs ieslēdzam. Ar vienu piespiedienu mēs viņu ieliekam miega režīmā. Nospiežot viņš ieies miega režīmā, lai mēs varam pārbraukt uz citu vietu. Un nospiežot un pieturot 10 sekundes. Mēs ierīci izslēdzam. Mums ir iespēja mainīt ātrumu, piespiežot. Ieslēdzot šo ātrumu konfigurēšanas pogu, mēs varam ar plusu ātrumu palielināt, ar mīnusu ātrumu samazināt. Nākošais, mēs varam mainīt, ar šo te ieslēdzot, mēs varam mainīt platumu, kādā sensors tiks grozīts. Mēs varam ieslēdzot šo ar plusu, mēs šo zonu varam paplašināt, ar mīnusu mēs šo zonu varam sašaurināt. Vienkārši ar plusu vai mīnusu mēs varam padzīt zonu, jeb, ja tas ir stop režīmā, tad bultu varam pavirzīt pa labi vai pa kreisi. Tātad visu zonu mēs varam, visā zonas platumā, kuru mēs esam izvēlējušies, mēs varam pārvietot vai nu pa labi, vai pa kreisi, ar šo te plusu ar mīnusu. Un ar šīm pogām mēs varam, ar šīm divām pogām, mēs varam ieslēgt automātisko meklēšanas režīmu vai nospiežot otrais automātisko sekošanas režīmu. Ar šo mēs varam apturēt. Varētu rasties jautājums, vai manai laivai viņš būs piemērots. Tad kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs 12 līdz 30 volti barošanas spriegums, vienalga,
no 12, no 10 līdz 30 volt. Šeit ir pieslēguma vieta, līdz nāk 2 metru garš kabelis, tātad pieslēdzam pie barošanas un vairāk nekas nav vajadzīgs, nekādas melnās kases, nekā, šeit viss ir iekšā, viņš viss ir kompakts. Niansīte, šeit ir tāds burbulīts, ja, kas ir līmenis. Iekāpjot laivā, mēs uzstādām, ja mums ir daudz cilvēku, piemēram, sakāp visi pie uz vienas borta, ja, un visi grib makšķerēt vienā pusē, tad mēs varam nolīmeņot tā, lai viņš būtu perpendikulāri, skatoties uz šo burbulīti. Mēs noliekam sensoru perpendikulāri ūdens virsmai, un tā ir tāda arī ļoti laba lieta. Mums šajā ierīcē ir ietverts iekšā visas tās lietas, ko ir mums izstādē ieteikuši profesionāli makšķernieki, sacenstību dalībnieki un līderi. Ja. Šeit ir paredzēts gan tas, ka mēs varam ķert piltā saulē un redzēt, gan tas, ka mēs varam pilnīgā melnā tumsā redzēt un ķert un nežilbināt acis. Mēs varam izvēlēties atbilstošo ātrumu, mēs varam izvēlēties atbilstošu režīmu, nokonfigurēt šeit un pavisam vienkārši lietot sev izvēlētos režīmus tieši tā, kā to vēlamies mēs, tieši tādi, kā ir mūsu šie te ieradumi, paradumi, kā mēs makšķerējam.